tieši pateicoties Bamam, es domāju, man ir šī karjera kā skateboard šovu vadītājam. Un starp citu, Bamam šodien man vēl vajadzētu arī uzrakstīt, jo piedāvājums kaut kādā filmā, varbūt piedalīties skater zombiju filmā. Cik tu daudz vari atklāt par šo? Čau visiem jaunākajā laika kapsulas epizodē 13. pēc kārtas. Un šodien pie manis ciemos ir cilvēks, ar kuru es gribēju aprunāties jau kādu laiku. Un beidzot, man bija tā iespēja. Jo nekad nevar zināt, kad viņš ir Rīgā. Un šajā rītā viņš man atrakstīja Instagramā. Mēs iepriekš jau viņu uzaicinājām. Mēs sarunājām, ka tad, kad viņš būs Rīgā, lai viņš padod ziņu un tā. Un viņš man atrakstīja šorīt. Es esmu Rīgā. Nē, viņš rakstīja, varbūt būšu Rīgā šodien. Es runāju par profesionālu skateboardistu Madaru Apsi. Viens no labākajiem konkrētajā sporta veidā, ne tikai Latvijā, es pat teiktu pasaulē, nebaidīšos tā teikt. Viņš arī vada lielisku šovu, kuru var skatīties YouTube ar nosaukumu Skate Tales. Viņš braukā apkārt pasaulē, tieks ar dažādiem skateriem. Ļoti, ļoti interesanti. Tiešām, ja nav sanācis iesaka noskatīties, vienā no epizodēm viņš ir kopā arī ar Bam Margera, viņš ir arī viņa mājās, un Bam Margera ir, ja nu kāds nezina, leģendārs skateboardists, kurš ir ļoti labi zināms no Jackass filmām. Un par to visu, par pirmsākumiem, par kādu interesantu filmas projektu, par situāciju ar skateboardu Latvijā un par daudz dažādām citām ļoti foršām lietām mēs parunājām ar Madaru Apsi. Un man šī epizode ir īpaši mīļa, jo skateboard video ir kaut kas tāds, ko es varu skatīties stundām ilgi. Es pats arī esmu atsācis mazliet skeitot, bet manas prasmes ir tā kā es pat nevarētu. Tur pat nav vietā procentiem no tā, ko spēj Madars. Tas ir tā kā 0,00001%, un tad Madars ir gandrīz 100%. Nu, tā es to aptuveni dēvēju. Es vienkārši mācos, un man patīk to darīt, un tāpēc man ir īpašs gods un liels prieks, ka Madars Apse ir šeit, laika kapsulas studijā, un aicinu jūs izbaudīt šo te sarunu ar Madaru Apsi. Patīkamu klausīšanos. Tas ir riktīgi dīvaini, jo es burtiski pirms kāda brītiņa skatījos tavus video parts, un viens no tiem bija, kur tu ar boardslide laikam bija, un ar vienu kāju tu noslaidoji lejā. Es gan neatceros, kam tas bija. Tu atceries, kur tas bija? Bet tas Es atceros, tas bija Covid laikā, un viens no maniem pēdējiem pārtiem, un jā, one foot boardslide pie sienas blakām. Kāds jūties vispār? Jo man interesē, kāds ir tavs kopējais režīms. Jo es tev sakoju Instagramā un skatos, tu esi vienkārši non-stop. Tu esi tā kā pasaules ceļotājs. Tu esi visur. Tu esi tāds noskrējies, ja tev tagad ir tāds brīvāks laiks vai kāda tev. 50/50. Tagad tas skateboard triks 50/50. Jā. Tā arī caur dzīvi 50/50. Jā. Tā mājās, tā ceļo. Kur sanāk tev būt mājās? Kas tev skaitās mājās? Kur? Viļņā, Lietuvā. Cik ilgi tu dzīvo jau tur? Nu jau sanāk gads. Gads ir pagājis. Jā. Ok. Un oriģināli tu esi no Ventspils. No Ventspils. Man ir īstam Ventspilniekam jāveicā. No Ventspils vai no Ventspils? Ventspils. Es nekad neesmu teicis Ventspils. Man vienmēr labo saka, nē, Mārtiņ, tev jāsaka no Ventspils. Ir ok, no Ventspils. Ok, es atvainojos. nē, mani labo parasti tā kā citi. Bet varbūt, ka viņi saka, ka jāsaka Ventspils. Nu, ja viņi man saka, ka jāsaka Ventspils. Nu, tā tad es nepareizi saku. Tad, nu labi. Es esmu no Cēsīm, bet Cēsīm laikam Cēs, nu īsti Cēs. Man ļoti interesē tavs pats sākums. Es zinu, ka tu sāki 2001. gadā nodarboties ar skeitu un braukt ar skeitu. Pieņem, ka tev varētu būt tad, ja man ir jāmin, 12. 11. Kā tas sākās īsti? Es pārdevu puķus uz tirgu. Pa Jāņiem, Jāņzāles, vainagas un tā. Un tā par to naudu, kad braucu ceļojumā ar vecstāvu uz Somiju un vecākiem, tad mēs pa ceļām Igaunijā nopirkām man pirmo skaturdēlu. Pa tiem 15 latiem, ko es nopelnīju. Un tas dēls bija viss ar liesmām. Un es dzīvoju pāri ielai no skateparka, blakus skateparkam. Un
pamēģināju ar inline slidām, ar BMX un ar skrituļdēli. Un es arī mākslas vingrošanā gāju, basketbolu un riteņbraukšanu uz vienu dienu. Kas tur vēl bija? Uz vienu dienu. Varbūt pat judo un jā. Kickboxing. Un no visām tām lietām skates ir tas, kas... Galda tenis. Galda tenis. Jā, šahs. Bet, skateboards palika. Tā kā man bija 11, tad es arī paliku pie skate, sapratu. Pēc tam es vēl BMX pamēģināju, un es sapratu, ka es gribu skeitot, jo es dzīvoju ļoti tuvu skateparkam, un man vienmēr patikusi tie dēļi man patīk. Tie dēļi, ok. Interesanti. Principā sanāk tā, ka varēja būt daudzas lietas. Teorijā mēs varējām, piemēram, šobrīd sēdēt laika kapsulā un runāt par to, basketbolu. Par basketbolu. Par basketbolu. Jā, tu esi diezgan garš, jo es esmu arī diezgan garš. Cik tev sanāk? Tu esi zem 2 metriem vai virs? Nezini? Es esmu zem. Zem. Man ir 1,96 m. Man 94, es saku. Tas ir principā. Teiksim, es esmu garāks par tevi. Jā, tu esi garāks par mani, jā. Ok, un tad tu sāki skeitot, 11 gados nopirki dēli. Kā tu mācījies braukt? Jo, piemēram, tajā laikā YouTube jau vēl īsti nebija. Tagad, piemēram, kad jaunie skateri sāk, vai ne, tu skaties YouTube, tu iedvesmojies. Kā notiek tavs process? Kā tu uzzini, kas ir, nezinu, tieši ar trikiem, piemēram? Ja Tony Hawk Pro Skater. Tonijs Hawks Pro Skaters. Yep. Tas, ar ko es nodarbojos pirms es skaitoju. Es gāju uz video spēļu centriem Ventspilī. Jo man pašam nebija PlayStation, tad man bija jāiet uz tiem PlayStation centriem, un tad tur es spēlēju Tony Hawk. Kuru daļu atceries? Kuru tā? Pirmo, protams. Pirmā? Aha, ok. Es sāku ar 3. Es 1, 2. Vai ne, es atvainojos ar 2. Okay. 2. un 3. Viss kārtībā. Es aizmirsu, ka tā to 1 nemaz nespēlēju. Bet, piemēram, dzīvē, kā tu sāki mācīties trikus? Dzīvē... Ventspilī jau bija arī vecākie skateri, un tad no viņiem varēja paprasīt padomu un skatīties, kā viņi to dara un mēģināt atdarināt. Jā. Lielam, Tony Hawk Pro Skater, tad pa Eurosportu agrāk varēja redzēt bišķi skate, un ja sacensībās paveicās, citreiz varēja vinēt videokaseti, un tad viss, kas gāja pa televizoru saistībā ar skate, to visu es ierakstīju videokasetē arī, un tad es vienmēr varēju paņemt to videokaseti un skatīties tās sacensības, kas Zviedrijā notika pirms 2 gadiem. Tās es varu uz riņķi laist visu laiku. Atceries, kas tev bija pirmais triks? Laikam Ollīs, visticamāk, ne? Matainais ērglis. Tā mēs ar draugiem viņu sauc. Bet tas ir vienkārši, ka tu stāv uz zemes, un tev dēls ir ar smilšu papīru uz leju, uzlikts uz pirkstgaliem, un tad lec virsū un uzlec uz dēļu, un tad tu tā kā stāvi. Matainais ērglis. Jā, tas pirmais triks ļoti daudziem skateriem, es domāju. Protams, ne vispār pirms tam vēl man bija agrāk arī ripodēls manam brālim, viņš 10 gadus vecāks. Un tad brauc uz celīti. Pa kalnu lejā priekšā mājai. Tas bija Kuldīgas rajonā Padurē. Jā. Tur. Tev brālis arī skeitoja vai skeito? Agrāk ar to ripodēlu jau kaut ko braukāja, bet viņam vienmēr mehānika patikas vairāk. Tur riteņi, motocikli, mašīnas un... Jā. Tad, kad man bija 5 gadi, tad viņš man lika uz motociklu, es pat zemi nevarēju aizsniegt. Tad man bija jābrauc ar mocīti. Tas labs atmiņas. Es arī mēģinu skeitot skolas laikā, bet es jūtu, ka man visu laiku ir kaut kāds limiters galvā uzlikts. Ka man nav tas drosmes līmenis tāds, ka es uztaisu kickflipu un mēģinu uz rēliem tur slaidot un darīt tādas lietas. Visu laiku tas limiters ir galvā. Un es domāju, kā tev bērnībā, vai tev diezgan raiti sanāca, ka tu mēģini uztaisīt kā bija smilšēnais? Matainais. Matainais kas? Ērglis. Ir matainais ērglis. Kad viņi mēģina uztaisīt, vai tev bija tāds, tā kā es reāli mēnešu šo mēģinu, jo man ir bail, un tad pēc mēneša to sanāk, vai tev diezgan raiti aizgāja tā lieta? Es domāju tāpat kā visiem, lai uztaisītu pirmo flip triku. Jā. Pagāja diezgan ilgs laiks, un man tas bija heel flips, man nebija kickflips. Kādu mēnesi vai pat vairāk noteikti mocīju to kickflip, nevar uztaisīt, tad pārgāju uz heel flip, un tad heel flips uzreiz arī. Heel flips sanāk ir pretēji kickflipam, vai ne? Vai vispār, pirmais triks, ko es uztaisīju, bija kickflips, bet pēc tam, kad es uztaisīju 180 grādiem, tas bija half cab heel flips. Tad tur man likās, ka ar heel flip varēja vieglāk, jo es biju
maziņš augumā un grūti to dēli apmest un kaut ko viņu izdarīt. Un, tas prasīja ilgu laiku, bet ļoti daudz manai drosmei deva tas, ka es sacensībās dabūju pirmo vietu un rīdzinieki man novērtēja. Herbi iedeva man savu cepuru parakstīto. Un, jā. Un kā tev bija pirmās sacensības? Tā kā, piemēram, 2002. Vasaras sākumā, augustā 2001. dabūju dēli, un maijā jau bija pirmās sacensības, un tas bija Latvijas jaunatnes olimpiāda, un es uzvarēju. Un tad es teicu, ok, tad tas ir priekš maniem, jo man bija svarīgi uzvarēt. Ok, šis ir ļoti iespaidīgi. Jo tas arī ir rādītājs. Principā tas ir mazākā gads sanāk. Mazākā gada laikā tev jau ir sacensības. Tur arī nebija daudz konkurentu, tāpēc es dabūju pirmo vietu. Galda tenisā es dabūju 3. vietu starp 4 dalībniekiem vai kaut kā tā. Jā. Basketbolā es biju vienmēr B komandā. Mākslas vingrošanā dabūju arī tur 2. vietu, bet tad, kad es nokļuvu pie skate, tur es dabūju 1. vietu, un tā es sapratu, ka ok, šitas manam ego patīk. Jā, galvenais, es tev vaicāju par tām sacensībām. Es tiešām domāju, ka tu teiksi, aptuveni, nezinu, pagāja kādi 3-4 gadi, es sāku piedalīties sacensībās un tā, bet tas jau ir mazākā gads, tu jau esi sacensībās, tev jau ir kādas pirmās vietas un tev ir āķis lūpā, kad tev šis ir jādara tālāk. Cik bieži, piemēram, Latvijā tādas sacensības notika? Jo tajā laikā bija Gins Gailīts, Latvijas Skateboard federācijas galvenais, rest in peace viņam, lai viegls smilts. Un viņš katru nedēļas nogalu organizēja sacensības, un bija jaunākā grupa un vecākā grupa. Un es sākumā visu laiku vinēju, tad pārgāju uz vecāko grupu, un tur jau bija lielāka konkurence un interesantāk. Tāpēc pēc tam ārzemes. Jā. Kas ir balvā, piemēram, uzvarot tādas sacensības? Skrituļdēles. Bez smūžpapīra, bez trekiem, vienkārši dēles. Tā ir vislielākā balva, bet vienreiz vispār bija Nokia Extreme Tuss, un es ļoti gribēju, es netiku tur 1. gadā, bet 2. gadā es tur biju, un es ritīgi gribēju dabūt jaunu Nokia. Jā, tas bija tā bija tāda liela balva, jā. Un tu dabūji? Jā, es dabūju. Gadu vēlāk, bet es dabūju. Piemēram, no tā laika, es nezinu, tev vecāki, viņiem bija video kamera, viņi kaut ko uzņēma, kaut kādus video, piemēram, no tā laika, kad tu maziņš startē sacensībās. Nē, man bija draugs Maksims Kaleneps, un viņš filmē visu, un viņam ir tas iemūžināts pāris video ir ielikts. Bet tā kā, bišķiņi ir kaut kas samontēts. Un kā bija tad tālāk, piemēram, tad ir nākamais ar vecākiem, tā kā kategorijā jau ir vecākiem sportistiem, un tad tu jūti, ka tev tur ir izaicinājums. Tev vajag sākt domāt jau radošāk, kādus trikus tu taisi un trenēties, tāds aptuveni sanāk. Braukt ātrāk, lekt tālāk, augstāk, ātrāk, un triku tehnika un stils. Un es agrāk domāju, ka stils ir tās drēbes, ko tu velc, bet izrādās, ka nē, skateboard stils ir kā tu taisi tos trikus. Jā, tas ir tā kā, ka konkrētam skaterim tu viņu atpazīsti. Tu pat viņu vari, tā kā neredzēt viņa seju, bet tu vari atpazīt, ka tas ir tas skaters. Jā. Man tā ir ar Rodniju Mulenu. Tad, kad, tas ir laikam viens no lielākajiem vārdiem, ko var šajā gadījumā piesaukt, bet tu esi redzējis filmu Secret Life of Walter Mitty, man šķiet. Jā. Un viņš dublēja es redzēju to interviju, jā. Ben Stilleru, jā. Un vienkārši, tagad es skatos to filmu, tos fragmentus, viņam tā roka iet gaisā, ka viņš taisa kickflipu vai pārējos tos trikus. Un rītīgi var tagad pilnīgi nevar atredzēt, ka tas, ka tas ir viņš, tas ir ļoti forši. Viņš izgudroja kickflipu, jā. Un viņš arī taisīja tur kickflipu, laikam. Jā. Vai bija handstands kaut kāds. Arī handstands viņam bija. Sanāk, ka viņš izgudroja mūsdienu kickflipu, iepriekš to kickflipu taisīja tā kā roku kaut kā. Ar kāju tur no apakšas neizmantoja asti tēli nemaz. Jā. Un Islandē, kur viņi filmēja to Walter Mitty, es braucu plējā pa to kalnu arī. Sanāca nobraukt, tur bija forši. Ļoti super skaista vieta. Super. Tu esi Rodniju Mulenu saticis? Nav sanācis? Diemžēl. Bet Rodnijs ļoti tāds slepens, viņš pie sevīm tā pieturētāks. Ja viņš skaito, tad viņš skaito viens pats kaut kur, kaut kādā garāžā. Es dzirdēju, ka viņš naktī skaitojot arī Londonā, viņš dzīvoja kādu laiku un laikam tur skaito. Jā, ļoti, ļoti interesanti. Ok, tātad, principā, tu sāc, tev ir diezgan ātri sacensības, un tev ir pirmās vietas, un tev ir āķis lūpā. Un kā tev vecāki, es tev pieņemu, ka daudz to ir vaicājis šī intervijās, bet kā vecāki tev skatījās to, ka Madars tagad sāks skeitot, un viņš jau iet jau tādā
pamazām profesionālā līmenī nebija tā, ka, hei, Madara, tev ir jāmācās IT. Nē, bet jāmācās ir. Nē, jāmācās. Tu arī esi izmācījies, vai ne? Jā, viņi teica, ka jāmācās ir. Tā biznesa, nevis IT. Jā. Bet, vecāki ļoti pozitīvi, vienmēr mamma un patēvs un tēvs ir mani atbalstījuši. Un, jā, mamma kaut kur avīzē izlasīja, ka organizācijā Vantis dod stipendiju jaunajiem talantiem, un te es dabūju 100 lats mēnesī, 12 mēnešus no vietas. Wow. Te es varēju braukt ceļojumos, un te es ar vecākiem braucu ceļojumos, tad ar tēvu ceļojumā, un tad arī Aivars Lembergs ar Ventspils domu man nosponsorēja arī tur ceļojumu uz Eiropas sacensībām vienreiz. Un, jā. Tā kā atbalsts nāca no visām pusēm, un bija arī Borts LV atbalsts Rīgā, bija arī agrāk veikals Čempions, un tad, pateicoties visiem šiem cilvēkiem, es varēju braukt uz ārzemēm, un, var sakot, no 2003. līdz 2008. gadam braukt uz visādām sacensībām, uz Zviedriju, Vāciju, Šveici, Somiju, Igauniju, pat Krieviju. Un tā arī es ieguvu, iepazinos ar cilvēkiem skateboard scēnā Eiropā un ieguvu sponsors un nokļuvu Elementa Eiropas komandā 2008. gadā. Tas ir diezgan liels sasniegums, lai neteiktu vairāk, vai ne? Tā kā būt daļai no Elementa komandas. Jā, man sāk maksāt algu un viss uz priekšu. Kurā brīdī cilvēks kļūst par pro skateri? Pro skaitās, kad ir vārds uz tā dēļ virsū vai uz apaviem, ka ir pro modelis. Un es kļuvu par pro 5 gadus vēlāk, 2013. Jā. Vai 14. pat, es nezinu. Palika prātā, es tikko atcerējos. Tu esi redzējis Tonija Hauka dokumentālo Until Wheels Come Off. Tā bija ļoti laba filma, bija ļoti interesanti. Un man patika, ka viņš stāstīja par to, kā viņš kļuva par pro skateri, ka tur vienkārši bija jāieķeksē. Vai tu esi amatieris tajā grupā? Un viņš ieķeksēja vienkārši pro. Jā, es būšu pro. Ok, ieķeksēja. Un tā viņš kļuva par pro. Tāpēc, ka neviens viņu nevarēja apstrīdēt. Jā, jā, īpaši tajā laikā. Super, tad sanāk, 2008. Toniju es esmu saticis. Toniju tu esi saticis. Kad tu satiki Toniju? Tā kā viņš bija atbraucis uz Simple Session Tallinā. Tad mēs aizgājām vakariņās kopā, bet es biju tā teikt, bija tā kā 3. 5. ritenis vai kaut kā tā. Jā, bet varbūt sākumā tikai ne, pēc tam jau tā kā... Jā, pēc tam jau homies. Homies, jā. Es, zinu kā, muļķīgi jau varbūt tā teikt, īpaši mūsdienās, kur tā kā kas kuram seko un tā, bet es paskatījos tavā Instagramā, es ierakstīju, vai tev seko Tonijs Hauks, un es varu apstiprināt. Madaram seko Tonijs Hauks. Es to arī pirms kādu mēnešu izdarīju, jo man likās, vai Tonijs man seko. Un es pārbaudīju, un tas tāpēc, ka mēs viņu mēģinājām sakontaktēt vairākas reizes, gribējām taisīt Red Bull Skate Tales epizodi par viņu. Un nekā viņš bija ļoti aizņemts un tā. Bet iespēja, tā kā tas vēl ir uz tādas jautājums zīmes, ka tas varētu izdoties, jā? Nē, pagaidām par to nerunājam. Okay. Nedomājam. Jā, saprotu. Bet kāda bija tā pieredze vakariņās? Vispārīgi. Tā kā ar es īsti neko neatceros. Es tā mierīgi vienkārši izbaudīju vakariņas un klausījos, par ko viņi īsti tur runāja. Neatceros, par ko viņi runāja, bet tur bija Pat Duffijs un Tonijs viņu vienkārši uzaicināja vakariņās. Un tad es biju kopā ar Pat, tad es vienkārši piebiedrojos. Un neko, viņi vienkārši runāja savā starpā, kā iet, ko dara. Šī gada pašā sākumā Tonijs Hauks bija ielicis, respektīvi Losandželosā bija šie ugunsgrēki lielie, un viņš bija ielicis, protams, nevar salīdzināt ar tavu vakariņu pieredzi, tas ir pilnīgi citādāk, bet viņš bija ielicis kā cameo, cameo to lapu, kur var sveicienus dabūt. Un ziedot. Jā, un kad noziedos LA, un es pasūtīju, un nav jāskatās viss, bet vienkārši te bija... Hey, Christine, what's up? It's Tony Hawk. I just want to say hello, and... jā. Un pašas beigas man patika, es viņam teicu, uzrakstīju tajā tur, ka es kaut ko mēģinu sākt skeitot, tagad es esmu atsācis, un pašās beigās viņš teica... See you guys. Martin, you don't have to do this now, but maybe after you've been skating a couple years, play this back, do a kickflip.
Tas man likās tik nice, tāds mazs momentiņš. Tu taisīs kickflip? Es mēģināšu. Okay. Es ik pa brīdim pagājušajā vasarā atsāku braukāties, sāku oliju mācīties. Pamazām kaut kas sanāk, bet kickflips man ir tāds tā kā, tas ir muļķīgi teikt to profesionālam skaterim, bet tas ir mans baltais valis šobrīd. Man tas liekas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Bet viens no veidiem varētu būt, ka to var mācīties turoties, ne kaut kur, un tad, man tas ir... nav tik grūti, to var nav izdarīt. 100 punktu to var izdarīt. Okay. Vienkārši jāpiešaujās un muskuļu gan jau muscle memory, lai strādā. Jā, ok. Ja Madara saka, tad es paturēšu šo prātā. Podkāstā ir viena tāda lieta, kas ir visās epizodēs pilnīgi vienāda. Ja tev būtu iespēja kaut ko ielikt laika kapsulā, kaut kas vienkārši paliekošs mūžību, un kāds atrod Madara apses laika kapsulu, viņš viņu atver vaļā, un tur ir 3 lietas ieliktas. Un tas kaut ko pasaka par tevi, visticamāk, un cilvēks domā, kāpēc tu to ieliki, un tā. Bet tas var būt pilnīgi jebkas. Yeah. Un es parasti to pavaicāju sākuma daļā, vidū un beigās. Un kas ir tā viena lieta, ko tu ielikt? Skrituļdēl noteikti. Skrituļdēls, ok. Tur principā nav variantu. Tur jau uzreiz, tur ir ritens un viss. Jā. Aiziet, cilvēks saprat, vai jebkurš, kas atradīs to, sapratīs. Jā, tas tāds ir. Skrituļdēls. Ideāli. Pirmā lieta ir ielikt perfekti. Kur tu mācījies pēc tam? Barcelonā. Kāpēc? 3 gadus Barcelonā, 1 gadu Londonā, tad man bija pāris gadu pauze, un tad es atgriežos Ventspilī un mācījos maģistru arī Ventspilī. Tad tev ir arī ne tikai bakalaurs, tev ir arī maģistrs. Forši. Super. Tas ir rītīgi forši, tiešām. Jā. Šis ir, man liekas, principā labs piemērs jaunajiem sportistiem. Ļoti, ļoti nice. Bija grūti vispār viss tas mācību process, ja paralēli galvā sēž skeitošana. Tā kā 50-50. Gan bija grūti, gan nebija grūti. Jo beigās, ja viss nodot, ko vajag nodot laikā, un ja viss var sarunāt, un tā. Nav tā, ka es baigi daudz ko sarunāju, bet, bet pa lielam nebija pārāk grūti. Vienīgais tas, ka tur jāsēž mašīnā, jābrauc no turienes uz turienu, 1 dienu tur, 3 dienas tur, 2 dienas tur, un tad atkal 2 stundas jābrauc tur, kaut kur pa vidam pamācīties. Var to izdarīt. Kāpēc tu izdomāji, piemēram, pēc Barcelonas doties kaut kur tālāk, jo es esmu dzirdējis, ka Barcelonā ir diezgan laba tā skeita vide, sauksim to tā. Jā. Kā bija tur būt uz vietas, un kāpēc tu nepaliki? Tāpēc, ka man bija jābrauc uz Londonu dzīvot, jo tur bija tā kā 4. gads manām mācībām, manām studijām. Es braucu uz Londonu, pēc Londonas bija brīvs cilvēks, protams, atgriezos Latvijā. Kā sākas, piemēram, sadarbība ar, tev jau diezgan ilgi ir sadarbība ar Red Bull, vai ne? Un tas ir tāds viens no pamata lielajām sadarbībām šobrīd, ja tev ir vislielākā. Vislielākā sadarbība. Ok. Un viņi paši, piemēram, tevi uzrunā, vai tu viņus uzrunā, piemēram, sākumā? Vai sākumā viņi uzrunāja man. Viņi tevi uzrunāja? Man bija 15 gadi, kaut kā tā, un sacensībās dabūju 2. vietu, un tad, kad man palika jau vairāk gadi, jo tas ir enerģijas dzēriens, tad viņi varēja man paņemt arī pilnībā komandā. Bet līdz tam viņi palīdzēja ar ceļojumiem, uzorganizēt kaut kāds pasākums un tā. Un palīdzēja man tikt cauri universitātei, arī finansiāli. Tā kā tad, kad man bija traumas, tad viņi man 1. klasē sūtīja mājās un samaksāja pa operācijām. Tā kā es ļoti daudz novērtēju to, ko Red Bull man devis. Sanāk, 1. klasē, tas ir nevis tā kā 1. klasē, bet lidmašīnas 1. Lidmašīnas 1. klasē, ok. Vienreiz bija, vai 2, 3 reizes. Es neesmu lidojis nekad 1. klasē. Kas ir tā lielākā atšķirība lidojot 1. klasē? Ir kaut kāda tā, jo, piemēram, Air Baltica... Viss ir pa brīvu, un var apgulties. Ok, jo Air Balticām lidojot, bet tas ir kā kurā lidmašīnā. Es tā kā skatos, tā 1. klase vai biznesa klase. Tas ir tāds aizkariņš vienkārši. Bet tas ir noteikti kāda lidmašīna. Es lidoju pāri okeāniem un kontinentiem, tad ir bijis viņa ērtāk savādāk. Jā. Tikko īstenībā lidojot no Ņujorkas uz Latviju atpakaļ, man galvenais par 100 eiro izdevās apgreidot, tas nav gluži uz 1. klasi, bet izdevās apgreidot to ekonomisko klasi, bet bišķi apgreids bija.
un es jau jūtu milzīgu atšķirību. Nu, tā kā kājām ir vairāk vietas, un viss ir tāds, foršāk un patīkamāk, jā. Jā. Okay, jā. Bet ir apbrīnojami, cik arī ekonomiskajā klasē var vienkārši iekāpt lidmašīnā 10-12 stundas, un bum, tu esi kaut kādā tropiskā mežā, otrā pasaules malā, pilnīgi cita kultūra, un protams, jā. Tas ir super, ka tas ir iespējams kaut ko tādu izdarīt. Jā, tu vari pieciest tā kā tās 10 stundas. Vienkārši tās kājas garas ir. Nu, manā gadījumā. Es domāju, ka arī tavā gadījumā. Bet es daudz ceļos kājās, turēju uz to, lai tur pastāvu, nezinu, bišķi pastaigāju. Jā. Citreiz saulespuķu sēklas paņem līdzi, tad tās pagraužu. Ļoti labi. Kā tev ar skeitu ir iziet cauri visiem customs, visām lietām parasti? Es lieku somā, lai nav problēma. Vienkārši... Ret kad arī paņem augšā lidmašīnā, bet tas tāds riskantāks process. Kā sākās Skatestēls? Man bija, pirms Skatestēls man bija jau viens cits šovs, kas saucās It's a Mad World. Un tad šitie Red Bull producenti pamanīja, ka ir šovs, un viņi saprata, ka varētu uztaisīt kaut ko labāk, un tad kopā ar filmētāju mans čoms sāka producēt Skatestēls. Es teicu, ok, jā, kāpēc gan ne? Un cik šobrīd sanāk ir... Kaut kāds 25 sērijas jau uzfilmētas, vai 26. Bet tas ir kādu, nezinu, 4-5 gadu laikā aptuveni? Nu, es teiktu 6. 6 pat? Jā. Ok, kaut kas ir īpaši palicis? Kaut kas īpašs, pārāk daudz pieredzes visādi tur skeitot Brazīlijā vairākas reizes ar dažādiem skateriem. Juppie family, Juppie ģimenīt, kas skeito pa kalniem lejā, gan visi ģimeni, un tad bija Amerikā, tad tur ar cilvēkiem, kas ir pilnībā akli, ar viņiem skeitot un pavadīt laiku kopā, un tad Etiopija bija super piedzīvojams, un 3 reizes jau bija tagad Japānā. Un, protams, ASV, tur viss šitas, ASV bija kopā ar indiāņiem, tātad ar indiāņu skateriem. Wow, kā interesanti. Tas ir tā kā Native Americans, jā? Un es neesmu redzējis to epizodu. Es domāju, kas viņiem ir citādāks nekā, piemēram, nezinu, Eiropiešu skateriem, piemēram. Viņi nabadzīgi tā kopiena ir, un... Viņiem nav tik tur attīstīts skatepark un visādas tādas lietas noteikti. Jā. Kaut kāda reta, kas tur ir. Ja ir, tad tur jābrauc tālu, un viņiem daudz alkoholiķi un nabadzība un tā, bet kultūra viņiem ir forša un cilvēki ir labi. Un, jā. Tu esi bijis ar Skatestēls, principā, apkārt pasaulē sanāk. Nu, tā kā rītīgi. Apkārt pasaulē? Nu jā, tā sanāk. Austrālijā vēl neesam bijuši ar Skatestēls. Bet palielam, jā. Eiropā arī diezgan maz epizodes. Mums ir Spānijā 2 uzfilmējām, bet tas arī viss. Uz Rīgu nav plāns? Priekš Skatestēls, nē. Nē? Kas pietrūkst? Lai būtu, nu, tā kā... Pirms Skatestēls mēs uzfilmējām, jau atbraucām uz Rīgu ar visu to pašu komandu, un tas ir tā kā ar manīm Latvijā, tā kā mans Skatestēls, bet tas ir pirms Skatestēls, jau to uzfilmējām, atbraucām, visu šito izdarījām, un... Tā, lai filmētu kaut kādu veselu epizodi, tas pagaidām nav plānā. Viens no pēdējiem Instagramā video es redzēju, kur tu pieteici raidījumu, tu nobrauc par rampu lejā, tad tu palicies, un man šķiet, ka kaut ko aizķēries un nokrita, bet tu turpināji savu teiku. Bet tas nepalika YouTube'ā, vai ne? YouTube'ā, man liekas, YouTube'ā viņi to nevar, jo tas ir 10 sekundes garāks intro nekā tas otrs, ko uzfilmē, un viņiem vajag, lai ir priekš intro ir ātri. Ok, sapratu. Jā, tas bija, bet tas YouTube'ā arī labs intro, es redzu, tur Bams ļoti labi pieteica Showtime, viņš teica, ko tā. Gribas mazliet arī par Bamu parunāt, jo es domāju, viņš ir tik, varbūt, es teiktu, tikpat leģendārs kā Tonijs Hauks savā ziņā, gan ar Jackass, ar vispārējo. Tev ir tāds kaut kāds, nezinu, angļuiski to sauc par starstruck momentu, īpaši, ja tu, piemēram, arī bērnībā spēlēji Toniju Hauku. Man liekas, ka Bamu varēja spēlēt? Varēja, man liekas, ka jā. Un tad tu viņu satiec dzīvē, tev ir kaut kāda tāda, nezinu, kaut vai pirmajā reizē. Es ticu, ka tagad jau pierod pie tā visa. Ir starstruck noteikti. Jā. Es jau uzaugu ar skaitoju priekš Elementi kopš 2003. gada, un man tie viņa dēļ vienmēr ir bijuši, un viņas vienmēr esmu fanojis Jackass laikos, un vienmēr gribēju redzēt, kā viņš skaito. Un tagad es dzīvoju Barcelonā, tad man labs draugs Barcelonā bija Bam Margēras filmētājs.
Un tā man caur bām bija tas connections. Kaut gan īsti satikušies mēs nekad nebijām, bet skateboard pasaulē ir tā, ka ja kāds skaito un tiek filmēts un kaut kur citā malā tiek arī cilvēks skaitot, tad citi cilvēki arī skaito citās pasaules malās, bet ja tu tur aizbrauc un ar viņiem satiecies, tad arī ir tā, ka nav divu domu, ir vienkārši, jā, es te būšu 5 dienas, vai pie tevīm var palikt, ejam skaitot kopā katru dienu, jā, filmēsim un tā, tu man izrādīs visu un tā, un ar Bambu bija tāpat, ka pilnīgi tā, ka es viņu zinātu jau vakardienu, vārds sakot. Bet, protams, tajā pašā laikā tas ir Bambu ar Džeru, un viņš ir superstārs, un tad ir tā, ka, protams, es nekad tev nezināšu pilnībā, bet kaut kā tā sanāk, ka mēs viens otru zinām, un viņš zina par manīm, es zinu par viņu, un tā, ka viņš bija Igaunijā toreiz, viņš nebija uz tām vakariņām ar Toniju laikam, bet viņš bija arī Igaunijā toreiz, tad jau mēs apmainījāmies numuriem, un viņš man rakstīja ziņas, un es redzēju, ka viņš skaito ar manu pro modeli, ka viņš skaito dēļ, elementu dēļ, bet ar manu vārdu, tam man bija tāds, wow, super, un Bams bija pat pirmā Skatēls epizode bija ar Bamu, un viņi dabūja vairākus miljonus skatījumu, un tieši pateicoties Bamam, es domāju, man ir šī karjera kā skateboard show vadītājam. Un starp citu Bamam šodien man vēl vajadzētu arī uzrakstīt, jo piedāvājums kaut kādā filmā varbūt piedalīties, un cerams, ka viņš varēs tikt. Filmā piedalīties? Skater zombiju filmā. Tāds ir plāns, jā. Skater zombiju filma. Cik tu daudz vari atklāt par šo projektu? Es nezinu, man nav nekāds līgums parakstīts, ka nevarētu par to runāt, bet kaut kāda maza budžeta filma par nākotnes tādu tā kā pasauli, kur visi pārsvarā ir skateri un ir meitenes zombiji, kas nāk uzbruk, un tad tur ir vecie skateri, kuriem ir antidote, un es nezinu. Tas storijas man īsti nav skaidrs, bet tā būs tāda episka filma, es domāju. Kas viņu veido? No Kanādas viena sieviete, Eileen Yaghu. Un tu esi uzrunāts kā viens no aktieriem šajā filmā, vai? Kā skaters, viens no skateriem, jā. Savā ziņā, uz to brīdi kā aktieris. 6 dienas būs jāfilmē, un arī cerams, ka varēšu kaut ko aktieru mākslot. Super. Tad mēs tur ierodamies 2 nedēļas pirms, lai tā kā treniņš un sagatavoties un tā, bet vēl nav nolikts datums, kad filmēs, bet budžets jau ir laikam apstiprināts. Tas jau svarīgākais ir, lai būtu zaļā gaisma. Bet aptuveni šogad ir tā filmēšana, tā kā plānojas? Jā, viņi jau gribēja jau augustā. Okay. Bet es augustā netieku, septembrī arī nezinu, vai es tieku. Jā. Vai tu zini Richie Jackson? Nē, Richie Jackson. Richie Jackson, viņam ir YouTube'ā viens no krūtākajiem YouTube video, kur skaito. Jā. Un ar viņu bija arī Skatēls. Un Richie Jackson arī būs laikam lielais ļaundars šai filmā. Es esmu tas, kas palīdz producentai atrast skaterus. Tu esi tas, kas palīdz arī. Sapratu. Tāpēc tu teici, ka tev ir jāuzraksta, viņam ir jāsanā. Jā. Ok, ļoti interesanti. Jā. Bet visi grib dabūt Bamu, bet neviens negrib maksāt. Tā kā redzēs, kā izies. Jā, es pat nevaru iedomāties, kādi ir tie honorāri, tāda līmeņa. Šitai filmai laikam pēc standarta aktieru honorāri. Jā, standarts. Ok. Laikam, nav tāds super aktieru honorārs, bet standarta parastiem aktieriem. Tā kā viņiem jau tās arotbiedrības arī. Kaut kas tam līdzīgs. Es nepagūglēju, bet gan jau, ka ir ok. Skatēls ir tagad, piemēram, jaunā sezona visa ir nofilmēta, vai jūs vēl filmējat kaut ko? Mums trūkst vēl 2 epizodes. Viena jau ir apstiprināta, kas būs augusta beigās. Tas būs pasākums Kanādā, Montreālā, un otra epizode bija paredzēta ar Niko Hiraga, kas ir skaters no San Francisco un Hollywoods aktieris. Bet viņš ir aizņemts, tā kā viņš netiek jūnijā, un tad mēs mēģināsim varbūt dabūt citu skateri, ja Red Bull apstiprinās. Grayson Fletcher, tāds superkrūts skaters no Havajas salām. Jums tās epizodes nav tādas tā kā katru nedēļu. Viņas iznāk tad, jūs taisat tad, kad jums ir principā galvenais ir kvalitāte. Reizi gadā iznāk sezona. Sezona iznāk. Jā. Forši. Un tad ir agrāk bija 6 sērijas, un tad bija viena brīdi 5, tad tagad jau ir 4, bet atkal šogad būs laikam 5.
Un kā tu jūties, kā tu pats teici, skateboarda šova vadītāja lomā? Un, ja tu, jo sanāk, tev ir 2 lomas šajā raidījumā. Tu esi skaters un tu esi šova vadītājs. Kā ir apvienot šīs abas lietas? Tu to jūti kā tā organiski vai? Organiski, jā. Organiski. Jo jā. Es esmu kā šova vadītājs, es esmu skaters. Tur neko nevar padarīt, es esmu skaters. Jā. Bet man liekas, tev labi sanāk arī vadīt. Kā, ja es skatos no tāda prezentēšanas viedokļa, man ir interesanti skatīties. Un tad tā, acīm redzot, ir vienkārši tava personība. Tu esi tāds, kāds tu esi tajā. Paldies, es novērtēju, ka tu saki, ka tev patīk. Bet man tur blakām stāv vienmēr producents, un viņš saka, Madara, tagad tev jāsaka šitā. Un tad es saku, ok, tad es to tūlīt pateikšu. Tad man tas ir jāpasaka. Bet citreiz arī ir tā, ka man iešaujās kā doma, un es pasaku kamerai, dai, tu filmē, un tad es pasaku kaut ko, kas man ienāk prātā. Bet, es cenšos, jā. Jā, bet tomēr liela pieredze. Tagad, kā tu teici, 25 epizodes, tas ir diezgan daudz, liels darbs ir izdarīts. Jā, es nevaru saprast citreiz, ka vajag tā kā rītīgi agresīvi runāt, tā super hypā, vai citreiz vajag atkal pilnīgi, normāli runāt. Un tad, citreiz, ja es filmēju, piemēram, priekš citiem maniem sponsoriem, nevis Red Bull kaut ko filmē, kur man jārunā, es runāju, hypā, un mans čoms saka, nomierinies, vienkārši runā normāli, Jā. Otra lieta, ko tu liktu savā laika kapsulā. Dēls tev jau ir ielikts. Es liktu ģitāru, laikam, bet vai tāda jēga kādam. Vienkārši man ļoti patīk spēlēt ģitāru. Redz. Un tad, ja var ielikt ģitāru, tad lai iet ģitāru. Tu sen spēlē jau? 2000, jau no 17 gadu vecuma, tā kā. Ok. Pusmūžu jau sanāk. Pusmūžu. Kā tu vērtē, kā tu spēlē? Es neesmu redzējis. Baigi labi. Jā, baigi labi. Tu arī dziedi? Jā. Jā? Var kaut kur redzēt? Ir kaut kāda, nezinu, tev kaut kāda video likti kaut kur esi dalījies? Kaut kur varbūt. Nākamajā skaitējots redzēs. Ok, tas būtu. Jā. Vai zombiju filmā? Nā, vispār ir bijuši visādi, bet skaitējots tagad es biju tikko Japānā, un tur tāds Japanese super rat. Un viņš ir punks. Ok. Un tad mēs spēlējām ar viņu. Viņš man parādīja, kāds akords jāspēlē uz elektriskās ģitāras, un tad punk rock vienkārši 4 akords. Un viņš vienkārši nenormāli bļauj mikrofonā. Jā. Un es tik agresīvi spēlēju. Es neesmu pieredzējis spēlēt ar šito mediātoru. Tad man sāk asiņot roku, un tad viss tās asins tur ap to ģitāru un uz grīdas. Un es vienkārši... Tā bija super pieredze. Bet, protams, arī tā, ka es biju ar Maiku Valēlī, kas ir OG skaters jau 50 gadus. Bija pie viņa ciemos, tad mēs ar viņu kāpām uz skatuves, un tur es nespēlēju ģitāru, bet es dziedāju mongoļu stilā, tā kā to... Tā dobju tādu. Kaut kā tā mēģināja dziedāt. Tā kā es biju arī ar Fancy Lad Crew, kas ir super kreatīvi skateri no Bostonas, ar viņiem arī tur bišķiņi paspēlēja ģitāru. Tā kā es biju Brazīlijā ar savu komandas biedru Viktoriju, viņa spēlēja Brazīlijas stilā savu tā kā pop mūziku, pēc savas dziesmas, tā es viņai piespēlēju tur bišķi solo, tad man bija arī viens video pārts, kur es pats savu dziesmu, man dziesma ir manam video pārtam pa virs, bet tur nav īsti video, tur ir tikai tā dziesma, kuras dzied un tā. Tas ir YouTube, to var redzēt? To video pārtu? Jā. Tas saucās Madaras Upset Coffee Shoe vai kaut kā tā. Okay. Un tur, ja man iznāca tā kā apava ar manu krāsu, un tā krāsa bija kafijas krāsa, un virsū uz pēdiņas bija rakstīts Dievs svētī kafija ar kļūdu. Tā kā tā. Tur bija jābūt kafiju. Kafiju, jā. Viņi nepārbaudīja ar maniem, vienkārši uzprintēja, lai iet. Beigās defekts par efektu varbūt pārvērtās, jā. Ok, tad diezgan daudz visādas muzikālas lietas patiesībā. Mēs bija arī vienreiz arī diskā tika ierakstīts, bet tagad man izsprūk tās grupas vārds. Ne no Latvijas, no ārzemēm kaut kas? No Latvijas? Ko tu darīji tajā diskā? Es spēlēju akustisko un dziedāju cover dziesmu. Man tagad interesē, kas tas ir. Neatceries. Man ir blackouts šobrīd. Viss kārtībā. Jā. Viņš parasti atnāk, varbūt pēc brīža atnāks grupa vai dziesma. Okay. Rahu the Fool. Jā, ar viņiem. Viņi man ielika diskā. Tā kā man ir vesels 2 dziesmas viņa diskā.
Tad nenāk autora atlīdzības kaut kādas no akalām. Jā, visās filmās tiek izmantot šis dziesmas. Nē. Ok. Nē, zinu kā, ja atskaņo rādio, tad tev jānāk ir. Man nāk ik pa brīdim kaut kas arī. Jā, es spēlēju bungas, mēs ar grupu spēlējām, bet tagad mēs vairs neesam tik aktīvi. Bet ik pa brīdim ienāk kaut kas no akalā. Arī jauki uz Jāņiem, piemēram. Kas pa grupu? Franko saucās, jā. 12 gadus mēs spēlējām, un tagad neesam vairs tik aktīvi. Jā. Okay. Bet jā, mūzikas lietas man arī ļoti patīk. Tas man ir, ja man, es vadu TV raidījumus un radio un podkāstus un tādas lietas, bet ja man prasa, ko es tā kā īsti nodarbojos, tad es vienmēr saku, es sirdī esmu mūziķis. Tā ir man tā sajūta, neskatoties to, ka es to nedaru tik daudz. Bet, ja, piemēram, tu neskaitotu, tu esi domājis, ko tu darītu, ja tu neskaitotu, ja to nebūtu opcija? Es labprāt spēlētu ģitāru, bet nezinu gan. Tā kā, kā ar mūziku, piemēram? Es neesmu mūziķis, es esmu skaters. Un ja kāds man prasītu, vai tu esi mūziķis, es teiktu nē. Jā. Un ja es dziedu, tad nav tā, ka tonī. Jā. Vai ritmā, pat ritmā. Okay. Nav, jā. Bet es cenšos, un man patīk. Bet ja noņem, piemēram, ja tagad nedomā, kas tev sanāk vai nesanāk, no tīri tāda aspekta, bet vienkārši no tās vēlmes, ko gribētos darīt, ja tu neskaitotu. Ja es neskaitotu, ko es darītu, jā. Nav ne jausmas, ja tā godīgi. Ok. Fair enough. Jā, universitātē es mācījos finanses, jo es gribēju saprast, kā strādā finanšu pasauli, tikai tāpēc, lai saprastu, kas tur notiek. Jā. Bet, lai saprastu, ko es gribētu darīt, būtu jau forši, ja es būtu kā biznesmenis. Ja es kādam ieteiktu kaut ko, ko darīt, tad tas būtu noteikti taisīt kaut kādu savu biznesu. Un tas ir tas, ko man patēvs arī gribēja ielikt manī, ka viņš teica, ka man jāiet mācīties ir biznesa, jo es tiešām nezināju, ko es gribu mācīties, un man vecāki teica, aiziet biznesu, un tad es saprotu to viņu loģiku, jo, ja tu taisi kaut kādu savu biznesu, un tad tev ir tā kā pašam, ko no sevis ielikt priekš sevīm, un tu priekš sevīm veido ap sevīm kaut kādu tā kā komūnu vai kaut kādu kultūru, tas ir tāds labs veids, kā pelnīt iztikt nākotnē, es domāju, bet lai es taisītu savu biznesu, man, ja tā godīgi nekāda tāda ideja. Idejas varbūt ir bijušas, bet lai taisītu tādu, es tā kā gribu turpināt vienkārši skeitot, un tā man nav nekāds, ko citu gribētu darīt, bet varbūt kādreiz pienāks laiks un būs spiediens, un tad kaut kādu biznesu viņi varbūt varētu izgudrot, bet es esmu priecīgs strādājot pie citiem cilvēkiem. Šobrīd tas ir Red Bull, Element, bija vairākas gadus zem DC apaviem, un tagad man ir jauns apavu sponsors, saucās FP. Footprint, šitās ir tā kā viņa čības, ko viņa tais, bet iztās ērti īstenībā. Tā ir kompānija, kas savu naudu lielākoties nopelnīja ar pēdiņām, ar iekšzolēm. Jā. Un ar to viņi nopelnīja naudu, un tagad viņi taisa apavu kompāniju, un tad viņi paņēma man savā paspārnē, jā, un tad man ir tā kā Red Bull un apavu sponsors, un Element mans apģērbu un dēļu sponsors. Tad, protams, vēl ir ritentiņu gultiņi un smilšpapīri, bet tur nekāda ienākuma nav. Principā... Agrāk bija vēl GoPro, bija 10 gadus zem GoPro, un tas šogad pirmais gads, ka nav vairs GoPro kameras atbalsts. Tā varbūt tāda sensitīva lieta, droši var neatbildēt vai kā, bet es domāju, piemēram, tas, ka nav tas atbalsts, tas vienkārši viņš vienkārši pazūd, vai jūs neatjaunojat to līgumu, vai tur notiek kaut kāda, nezinu. Viņiem vienkārši kompānijā grūti iet, nav tik daudz naudas, ko veltīt marketingā. Skaidrs. Tad es biju vispār pagājuši, kad es biju pēdējais GoPro skaters. Viņa komandā, un viņš man zvanīja atlaist, es teicu, es esmu pēdējais no komandas, viņš teica, ka jā, tu esi GoPro skateboard komanda. Jā. Un tagad vairs nav. Rekur principā jau ir, tu teici par to biznesu. Tu jau esi tā kā... Man ir savs sijā, jā. Bet tu esi kā Madars Apse, tas ir uzņēmums. Tas ir veidols, brands. Tas ir brands, jā. Zīmols, tas ir zīmols, jā. Tu esi individuālais uzņēmējs, principā, un tev ir sadarbība. Sijā. Jā. Kāda tev ir šobrīd sajūta, ja tu paskaties, grūti jau atcerēties, ka tu biji mazāks pirms 20 gadiem vai 15, kāda ir skate kultūra Latvijā bija pirms tam, un kāda ir, piemēram, šobrīd, kā tev šķiet, vai Latvijā attīstās, vai... Vienkārši mainās.
mainās. Laiks kā tāds nepastāv. Mēs visi vienkārši esam visu laiku. Nekur laika kā kapsulā. bija agrāk, tā arī ir tagad. Tā kā jā, esam visi vienkārši laika kapsulā. Un, agrāk bija laba skate scēna, un tagad arī ir laba skate scēna. Latvijā nekad nav bijis tā, ka nebija skateri, man liekas. Nu, varbūt tur 90. bija tur tā, ka bija tikai 4 skateri un tā. Bet 80. gados bija skateri, tad 90. gados vienmēr bija maz grupiņa, un tad 2000. gados bija. Un tad tagad es domāju, ka viņi ir tādi, kādi viņi ir bijusi jau 20 gadus. Es domāju, nu, cik es skaitoju, tik Latvijā tā skate scēna vienmēr ir bijusi. Un ir jaunie skateri, ir vecie skateri, latviešu kompānija Mindwork Ramps ceļ skateparks pa visām pilsētām, un Rīgā ir 2 skate shopi, Bords LV un tik arī skate shops, un Saldū skaito, Ventspilī skaito, Daugavpilī skaito, Cēsīs skaito. Jā, visur skaito. Tā kā es domāju, gan jau, ka skateboard scēna ir diezgan veselīga šobrīd. Protams, arī ekonomika tagad nav pat labākā, tad ir arī tā, ka grūtāk iet tiem skate shopiem, bet kaut kā viņi redz izdzīvo. Tu pieminēji, jā. Covid laikā bija tā, ka bija daudz cilvēku gāja ārā. Nevarēja iet ārā, ja tu nesporto, un tad tev ir skrituļdēli zem kājām, un tad visi bija super fanāti par šito, un tad Covid beidzās, un bija tik daudz produktu, šitie visi veikali, visā pasaulē visi veikali bija tik daudz dēļas sapirkuši, ka beigās bija pārpalikums, un tad tagad atkal iet uz leju. Tu pieminēji par uzņēmumiem, kas ražo rampas un skateparkus Latvijā. Tādā ziņā tad varētu teikt, ka šobrīd ir veikmīgāk, labāka situācija, kur iet skeitot, piemēram. Jā, ir arī, viņi ir sākuši arī no betona taisīt skateparkus, un tie ir daudz gludināki un patīkamāk krist, un ilgāk stāv, un ļoti labi darbu dara Mindwork Ramps, un mani draugi Rīgā arī Latvijas skateboardistu kolektīvs. Viņi arī ņemās un taisa visādas tur skateparks un pasākums. Un tad ir arī Latvijas skateboardu federācija. Viņi arī organizē sacensības un tā. Tā kā viss notiek. Cilvēki ir aktīvi un skateboards attīstās. Un arī tu esi atsācis skaitot. Es esmu, jā. Es tieši gribēju tev prasīt, kur man iet skaitot. Jo man ir tā, ka es nejūtos vēl tik komfortabli, lai skaitotu ar cilvēkiem apkārt. Līdz ar to man ir viena stāvvieta, es neteikšu, kura, bet man ir konkrēti viena stāvvieta, mazliet ārpus Rīgas. Iedomājieties, es braucu speciāli pusstundu ārpus Rīgas uz šo stāvvietu, kur nav nevienas mašīnas, nav neviena cilvēka. Un tad tur es braukāju ar dēli un mēģinu oliju un mēģinu vispārējo. Jo es nevaru saņemties aiziet uz skateparku, kur ir daudz cilvēki, un man liekas, viņi jau visi prot skeitot, viņi jau visi tur la. Un es domāju, vai tev ir kāds ieteikums? Ej agri no rīta. Tad nav neviena cilvēka, jā. Skateparkos agri no rīta. Un vakaros varbūt arī vēl, ne? Jā, vēl vakarā vai agri no rīta var iet un skaitot. Un nav obligāti jātaisa ne olijas, ne kickflips, var vienkārši krūzot. Baroni ielas skateparks un Miera dārs un Rīgā tagad tur pie Skansas ielas ir uzcelts jauns tā kā pumptracks. Viņš jau vairākus gadus tur stāv, bet tagad ir atvērts, un tad tur ir interesants tāds pumptracks. Es gandrīz tur dzīvoju. Es braucot garām, tur redzu kaut ko, bet es nevarēju saprast, kas tas ir. Tad tur ir kaut kāds tā kā pumptracks. Tur ir tāds unikāls pumptracks. Tā kā skateparka pumptracks, nekad neesmu neko tādu redzējis. Jā, jo nesen Brasā atvēra pie tilta kaut kur tur. Jā, tas ir Latvijas skateboardistu kolektīvs. Viņi atklāja tur Sarkandaugavā. Zem tilta, tāda skateparka maziņu, bet ritīgi forši ir Uzvaras parkā. Tur ir ritīgi forši skateparks. Un jāiet tad, kad nav cilvēku. Jā, ok. Paldies par ieteikumu. Jā, tas skateparks ir tāds, ka tur var astoņnieks visu laiku braukt un ir interesanti un krūzot un var kornerīt, izlekt oliju un tā. Jā. Tev ir kaut kāds triks, ko tu mēģini uztaisīt, bet tev, tā kā joprojām tā kā braukā pa rampu, tad gribētu uz rokas nostāties uz rampas, un tas ir diezgan grūti. Tonijā Hauka spēlē. Pēdējo reizi mēģināju normāli celīt atsit, tā kā tagad nav mēģināts kādu laiku. Jautājums, ko tev noteikti visi prasa, bet par traumām. Jā. Tev šobrīd... Traumas normāli. Traumas visu laiku ir bijušas, un pēdējos 10 gadus jau ir tā, ka pilnīgi... Vienu lielu traumu bez apstājas. Viņi pāriet no potītes uz ceļa, uz ribām, un tad visu laiku kaut kas sāp palielam. Kā
te es gribu par to mindsetu mazliet pavaicāt tev. Kā tu tiec ārā no tā mindseta? Tu esi vienkārši tāpēc, ka tu sāki super agri un tu esi to tā attīstījis, ka tu par to nedomā, vai tu domā par to, ka tagad būs mans brauciens, es lekšu pa šo rampu vai pa tām trepēm un slaidošu tur lejā, vai tu domā par to, ka es varētu salauzt kāju, vai man varētu tur būt protams, ka nē. Bet, tāds domas parasti rosās tikai tad, kad nav iesildījies, kad nav gatavs kaut ko darīt. Ir jābūt gatavam. Ja tu esi gatavs kaut ko darīt, tad tu to vari darīt. Ja tu neesi gatavs, tad nedari. Tas nav tā vērts. Jā. Un tā ir bijis ļoti reti. Man ir bijis tā, ka es tiešām negribu sēdināt šo triku, jo zinu, ja sēdināšu, būs trauma. Un parasti, tad, kad ir nogurs, jau noskaitojies, nomocies, jau 3 stundas mēģinu vienu triku, tad sāk saprast, ka baigi riskanti sāk palikt, tad vairs nemēģinu. Bet pa lielām vienmēr, kad filmēju kaut ko, es jūtos, man ir jājūtās droši, un pēdējā laikā īpaši droši, un man pat citreiz liekas, ka pat daudz, tā ka citiem nākās gaidīt, kamēr es beidzot lekšu uz to trūku virsū, lai es laiku piebrauc, tad uzlec gar sānu, uzlec uz otru sānu, tad stundu, 2 stundas iet, un tad beigās ir tā, ka es esmu visu tagad savā galvā atšifrējis, un es varu šitos baby steps beidzot mest malā un sākt par nopietno taisīt. Tad tev notiek tāds kalkulēšanas process, ja tu tā kā mēģini... Tas ir iesildīšanās, sagatavošanās, un nav tā, ka es aizēju uz kaut kādu spotu, un es zinu, es šķidot, tagad taisīšu uzreiz, un man būs jālec. Citreiz varbūt tā ir, bet pa lielam ir tā, ka es jāizbrauc, un tad vienmēr vajag iesildīties kaut kāds vieglāks triks uztaisīt un tā. Bet citreiz ir arī tādi spoti, kur to nevar darīt, un tad ir tāds risks, bet ļoti reti. Tad tur reti, kurš skaters, tās lielās trūbas var skaitot un tā, jo tas ir tiešām bīstam un tā. Neskaitot šo triku, ko tu rādīji, kur uz rokas tā kā nostājas, ko tu tā kā domā, ka gribētos tā, bet vai tev... Kas ir pēdējais kaut kāds tāds, kur tu atceries, šis bija nereāls izaicinājums, tā kā man nācās rīktīgi domāt par to, vai es to darīšu vai nē, bet beigās es izdarīju. Ir kaut kāds tāds... Bija tagad pēdējais ceļojums, pirms nedēļas es biju Horvātijā kopā ar Element skateboards, un tad mēs atkal taisam jauno video, un tad tur bija tāds liels piemineklis, kur es gribēju braukt gar pašu pieminekļu malu, bet tur ir 5 metru kritiens sānā. Un es gribu vēl triku taisīt, un man bija tiešām tik ļoti bailes, un neviens cits no komandas negribēja šito mēģināt, bet tas ir jāizdara, kādām no mums tas ir jāizdara, jo tur tas piemineklis ir tik iespaidīgs, un tas video, un tā foto, tā bilde būs super. Un tad es pirmajā dienā nesaņēmos, un otrajā dienā sapratu, kad otrā pusē var aiziet, un tur var pamēģināt, un saņēmos un uztaisīju. Tad, kad jau apsardzināts, jau sāka līt lietas, un... beigās uztaisīja. Un tajā pašā tūrē bija arī viena gara maliņa tāda, kas iet lejā pa, 30 pakāpēniem, bet lēzam tāda, un es taisīju frontside board slide uz leju pa to maliņu, un sākumā domāju, tas būtu super, un tad lēnām sāk tā kā lekt viņai virsū, lekt tai maliņai virsū, bišķiņ 1 metrs, 2 metri, 3 metri, un beigās viņi ir tagad 30 metri, 20 metri gara maliņa, un sākumā likās, un bieži ar man ir bijis tā, ka es ierodos uz to spotu, un man ir tāds, štapens būtu uztaisīt šito ten. Es redzu, ka te kāds varētu uztaisīt šito triku. Un tad bieži vien ir tā, ka, bet tas ir neiespējami. Es tur aizēju pastos, tas ir neiespējami. Un tad es, labi, pamēģināšu vēlreiz. Un tad es sāku lēnām piebraukt, kaut ko lēnām tur mēģinu, bišķiņ palikties, un tad es palecos bišķiņ tālāk, paņemšu bišķiņ vairāk ātrumu, aizlec jau tālāk, un tad es saprotu, vēl metrs tikai palicis. Jā. Un tad es stundas gaitā saprotu, ka to metru es varu atšifrēt. Un tad var pārlikt. Un bieži vien tā ir to kāju, kur tu saki, ka es ar vienu kāju pa to trūku nobraucu. Tas bija 4 dažādas dienas, lai to vienu triku uztaisītu. Ja sākumā mēģināju, pirmajā dienā pat nesanāca, otrajā dienā uztaisīja, bet šķīvi nobrauc. Šķīvi nosēdināja, 3. dienā uztaisīja, bet ietriecos trubā tieši uz nosēdienu, kas tur ir pēc 4 metriem, nav labs. Un tad tai 4. dienā beidzot uztaisīja triku. Jā. Un tikai pateicoties Covidam to varēja izdarīt, jo es biju iesprūdis Amerikā un varēju 4 dienas atļauties. Apstākļu sakritība. Jā. Principā. Tas bija super, viss bija ciet, un policija mums neuzbāzās, varējām ieskaitot, ko vien gribējām un tā. Jā.
Tas ir tāds milzīgs darbs ar sevi, sanāk visu laiku. Un bāri bija cieti, tā kā neviens negribēja iet uz bāru pēc skeitošanas, un man tas ļoti apmierināja. Jā, ok. Bet ko tu teici par mindset? Nē, mindsets, tā kā, ka tas ir baigais darbs ar sevi. Principā tu visu laiku runā ar sevi, lai izdarītu tās lietas. Tu tā kā kalkulē, mēģini saprast, un tu mēģini pārvarēt tās bailes un vispārējā. Pagājušajā nedēļā pie tā pieminekļa es runāju ar visu savu komandu. Visa komanda tur aiz kamerām vienkārši sēž un besās ārā gaida uz maniem, ka es beidzot saņemšos, un es viņiem bļauju virsū. Davai, tagad! Un tā es pilnīgi, es to nedaru, bet man komandas biedrs Vincent Milū, kurš piedalījās Olimpiskajās spēlēs, viņš ar pilnīgi katru cilvēku, kas ir sesijā, viņš viņam saka, tu esi gatavs? Ok, tu esi gatavs? Tu esi gatavs ne tikai filmētājiem un fotogrāfam, bet pilnīgi visiem tu esi gatavs. Viņš pienāk mums klāt, paspiež roku un, ok, tūlīt būs switch kickflip, frontside boardslide par šito 10 pakāpienu trubu un bum, viņš vienkārši uztaisa uz pirmo mēģinājumu. Tas ir tik iespaidīgi. Wow. Tas man jaunais komandas biedrs, viņš super. Es gribēju kaut ko prasīt par šo tūlīt. Vai jums sanāca beigās to triku, kur tu nevarēji saņemties? Jā. Viss izdevās? Savādāk jau es nestāstīju. Jā, ok. Bet to vēl nevar redzēt, tos būs kaut kad uz nākamajām. Tas būs, ap Ziemassvētkiem vai pat tad diezgan jāgaida uz to. Okay. Šogad bija jau 3 ceļojumi. Viens uz Gran Canarijām, otrs uz Malagu, un tagad bijām Horvātijā, un augustā brauc uz Zviedriju kempinga tripā. Bet, kempinga ar skeitošanu. Tā kā būs 4 ceļojumi. Tie vēl ir priekšā. Nē, 3 jau bija. Bija jau. Okay, būs 4. un visos ceļojumos ir viens filmētājs, viens operators, un viņš ar savu vīziju iet un filmē šito video. Nav tā, ka es varu Viļņā vai Rīgā kaut ko uzfilmēt un aizsūtīt viņiem, un viņi izmantos. Šitas ir tāds īpašais video, kur mēs gājām. Un viņš ir speciālists uz Google Maps. Viņš Google Maps skatās no augšas un meklē interesantas līnijas un interesantu arhitektūru, kas ir kaut kur pie dabas, un viņš atrod visādus dambjus un ūdens notekas un pieminekļus, un tad tas video būs episks. Skeitošana ir māksla. Piekritīsi? Jā. Skeitošana ir māksla. Bet tas, kas man šķiet īpaši, ir tas, ka šajā te street skatings, tā to varētu dēvēt, ir māksla atrast un izmantot esošo vidi un spēt to radoši izmantot. Tev ir tā, tu vari vispār normāli pa ielu pastaigāt. Ja tu visu laiku ej un tu ģenerē idejas, ka šitien varētu labi noslaidot, tur varētu īstenībā uztaisīt to tur, tas ir labs. Tu esi uz pareizās domas, Tev tā arī. Tā kā es braucu ar mašīnu, tad tās mašīnas, kas man ir aiz muguras, noteikti pīpinās. Un besīsies ārā, jo es rītīgi lēni braucu un visur skatos, un man draudzene to pat nevar izturēt. Viņi domā, ka tūlīt būs avārija, ka es braucu 40 km/h un mēģinu paskatīties, kas tur ir pie tās mājas un pie šīs mājas. Un tad tas viss tiek atzīmēts uz kartes, un tad es vienmēr atgriezties. Citreiz atgriežos 3 reizes tikai, lai paskatītos uz to vietu. Un tad 4. reizē, es zvanu filmētājiem un fotogrāfam, un mēs tur dodamies. Tas ir ļoti interesanti, jā. Es šodien braucu Bauskai cauri, un es uz Viļņu braucot cauri Bauskai kaut kādas, 15 reizes es to izdarīju, un vienmēr es braucu ar to autoostu un skatos uz to autoostu. Es neesmu bijis tur. Un ar katru reizi man ir tā, ka es palieku ar vienu tā, ka vairāk saņemos vairāk, un es esmu ar vienu drošāks. Un daudz no saviem trikiem, kas man ir viena no labākajiem trikiem, kas man bijuši, ir tikai tāpēc, ka es dzīvoju blakām tai vietai, un es vienmēr eju garām un tur skatos un saņemos un iztēlojos un vizualizēju. Un var bez filmētāja, bez operatora aiziet kaut ko pastīties, pamēģināt, un tad es saprotu, ka es esmu gatavs. Jā. Bet kas ir tajā autoostā? Tur ir kaut kas... Tur autoostā aizmugurē ir tāda tā kā apaļa ieeja, aizmugurs ieeja tāda apaļa, tāda tā kā veranda vai kaut kas tāds, un tad no tā jumtiņa var tā kā braukt tā kā lejā tāds apaļš. Un tad ir jāuztais mazs olī, un tad tur var ielikt iekšā slīpumā. Tas nozīmē, ka tu brauc lejā no otrā stāva, un braucot lejā no otrā stāva, tev jābrauc ir pa labi uz tādu vienu stūru, un tad no tā viena punkta tev jālec ir 2 metri jāizlec uz leju, lai iesēdinātu slīpumā, kas iet pa taisno asfaltā, un tad tur es esmu tur augšā stāvējis un šausmīgi bail, un nezinu, vai es to kādreiz vispār izdarīšu, bet
Šodien brauc garām bija diezgan apņēmies. Es pieņemu, ka tev vienmēr mašīnā ir. Tu ar auto brauc? Šodien es gribēju neņemt dēlu līdzi, jo man ir ceļa trauma, bet katram gadījumam es paņēmu. Kaut gan es zinu, ka es viņu neizmantošu. Jā, bet viens dēls tev ir līdzi. Parasti, šoreiz 2 dēļi, jo man ir vēl viens papildus dēlis, ko es vedīšu uz Talsiem pie savā pusbrāļa bērnam. Uzdāvinās. Jā. Cik forši, superīgi, jā. Varētu teikt, ka tu dzīvo ir tas hashtags living my best life. Tu dzīvo, savu sapņu dzīvi, principā, kaut kādā veidā, vai ne? Un tu arī? Pamazām. Yes. Es neteiktu, ka vēl tādu līdz galam, bet pamazām. Jā, es sūdzēties noteikti nevaru. Bet viena no lietām, par kurām, piemēram, es priecājos, es veidoju šo podkāstu, un man ir iespēja sarunāties ar tādiem cilvēkiem kā tu un uzzināt to domu procesu, kas notiek kur tavā galvā. Tas ir ārkārtīgi interesanti. Bet viens ir sasniegumi. Man šķiet 14. gads Eiropas labākais skaters. Jā? Gada skaters. Jā. Gada skaters. Jā, tas, man liekas, ir milzīgs sasniegums. Bet vienkārši, un tas ir subjektīvi no manas skatu punkta, ka tavs lielais sasniegums ir tas, ka tu vari dzīvot skateru dzīvi. Tādu, kādu tu to dari. Ka tev, principā, nav jādara nekas cits. Tu vari to darīt tā kā full on. Yes, un es to ļoti novērtēju. Es pie to ļoti cieši pieturos. Jā. Trešā lieta, ko tu ieliktu laika kapsulā. Mums bija pirmā bija dēls, otrā bija ģitāra. Un trešā? Nezinu. Ko laika kapsulā varētu ielikt. Sevi. Tas būs jauki. Iekapsulēt sevi, un tad es varētu atgriezties pie dzīves pēc 100 gadiem. Lai iet, kāpēc nē? Kādu liekam iekšā? Ir jau, zini, tad, kad tā kā iebalzamēti ir cilvēki pasaulē kaut kur. Tu vēl domāji, kaut ko? Jā. Tā kā Austin Powers, jā. Tur bija filmā kaut kas tāds, jā? Jā. Ka viņš sasaldēja? Viņš sasaldēja, un tad viņi atsaldēja, un pirmais, ko viņš dara, viņš aiziet uz tualeti. Un tad viņš tur čurā vesels 10 minūtes. 10 minūtes vai pat ilgāk čurā vienkārši. Es neesmu to daļu redzējis, ir tik smieklīgi. Ok, tas ir labs. Labi. Es esmu ticis sveikā cauri. Gandrīz. Tad, kad es augu, mana tā lieta bija, ka manā prātā visapkārt bija tādi standarta darbi. Ka man nebija fails iekšā, ka es varu darīt kaut ko ārpus standarta. Jo vienmēr bija tas, ka, ja tu gribi dzīvot normāli dzīvi, tu strādā, piemēram, ofisā, tu saņem naudu, un tad tu ar to pelni. Un visas pārējās lietas, kas tev tā kā patīk kā darbs, tas vienmēr bija, tas var būt tos hobijs. Bet tu esi perfekts pierādījums tam, kā tu ar to vari dzīvot, ar to, kas tev patīk. Un tad es domāju, vai tev ir kādi iedrošinājumi vārdi vai vispār kaut kāda kopējā sajūta jaunajai paaudzei, kas aug un grib ar to nodarboties. Jo, man liekas, tiešām tas ir forši, ka rekur ir reāls piemērs, ka var pelnīt ar to naudu. Kā tu teiktu, tas ir pārāk vienkārši. Tas skan, tas tā kā grūti vai viegli, to tā nevar noreducēt uz to. Bet varbūt tev ir kāds iedrošinājums. Kā man finanšu skolotājs Barcelonā teica, viņš teica, no 20 līdz 30 gadu vecumam tu vari riskēt. Tu vari riskēt visu, kas tev ir, un mēģināt visu kaut ko un darīt. Tagad tev ir 30 un 40, un tad jau vairs tik daudz riskēt nevarēs, tad jau tev ir jābūt tā kā sabalansētākai dzīvei, un jāiet tur budžets, lai taisīt ģimeni un tā. Un tas ir viens tā kā padoms. Tad otru padomu. Man mamma teica, ka esi patiesi sev. Un tad vēl, ko man patīk, gribētos citiem pateikt, ir, ka viss, ko tu vizualizē, ko tu vari iztēloties, tas viss ir iespējams, tas viss ir realizējams. Un man viens no labākajiem draugiem dzīves padomu teica tādu, ka tev ir
jāstrādā, tev ir jāpelna nauda kaut kāda iztika ir jābūt un jāspēj samaksāt par maizīt, bet paralēli tam tas nenozīmē, ka tu nevar darīt arī kaut ko citu, kas ir tev dvēselē svarīgs. Un dvēseli ir arī ļoti nozīmīgi darīt kaut ko tādu, kas tev iepriecina no sirds un kas tev kaut kā aiznes tādā tā kā sapņu zemē, kur tu vari darīt savu lietu un tev tas ļoti patīk. Un, ja tev tas patīk tik ļoti, cik man patika skeitot, tad iespējams tavs hobijs kļūs par tavu darbu. Jā. Tā kā 3 padomu. Ideāli. Šo mēs... Vai 4. Tur tiešām varbūt pat 5 var izlobīt, es domāju, no tā visa. Paldies, jā, par šo. Vai tu redzi apkārt arī meitenes skaters daudz? Jā, protams. Sanāk rīmējās. Meitenes skaito. Super. Varbūt pirms gadu vai 2 bija vairāk meitenes, bet tagad... kaut kas jau tur notiek. Pirms 2 gadiem meitenes pat taisīja veselu tūru, kur viņas brauc tur savās tūrēs un tā. Jā. Viņiem bija savu komandu, kas, es nezinu, kā saucās, bet kaut kāds Pussycats vai kaut kas tam līdzīgs bija. Jā. Jo, reku, man ir cepurīte no Parīzes Olimpiskajām spēlēm. Mēs pagājušajā gadā ar Kristīnu bijām aizbraukuši uz Franciju, uz Parīzi. Īstenībā pat neaizdomājoties, ka tajā laikā ir Olimpiskās, bet anyway. Un mēs skatījāmies, tāpēc es nopirku atkal dēli, jo es saskatījos Olimpiskajās skeita šīs te disciplīnas, un tur bija gan puiši, gan meitenes. Un bija tik nenormāli interesanti skatīties gan puišus, gan meitenes, cik viņi, cik superīgi viņi to dara. Meitenēm pat varbūt ir vieglāk izsisties skateboarda pasaulē. Jo konkurence nav tik liela. Nav tik liela, jā, nav tās meitenes tik drošas. Bet, protams, ir jau. Beļģijā, Holandē, Zviedrijā ir meitenes, kas ļoti labi skaito. Tagad man Red Bull komandā ir arī jauna meitene no Austrālijas. 15 gadi, 16, un mans bijušais komandas biedrs, viņas tā kā trenē, un viņi baigi labi skaito. Tad tur tā Brazīlijā par to jau nerunās. Tikko iedomājos, runājot par Olimpiskajām spēlēm, kāpēc nav tā, ka, piemēram, Latvija nepiedalās Olimpiskajās, jo tu mierīgi varētu, piemēram, tajā street skate disciplīnā, tu varētu pārstāvēt Latviju. Mums ir, tas tā nenotiek, es nezinu. Es esmu aizņemts ar mārketinga aktivitātēm un ielu skateboardi. Bet Latvijā ir tāds Mr. Boga, Artūrs Bogdanovičs. Es viņam sekoju. Un viņš brauc uz visām sacensībām, Skateboard federācija viņu atbalsta, un Sports LV viņu atbalsta, un viņš taisa bildes un ceļo apkārt visu laiku, brauc pa ceļojumiem, sacensībām, un filmē, un fočē, un viņš pazīst ļoti daudz cilvēku skateboard industrijā tagad jau, un ir fočējis vislabākos skaters pasaulē, un viņš ļoti labi skaitā. Viņam ļoti labi sanāk heel-flip. Okay. Tas ir tavs pirmais triks. Un sacensībās ar viņu sacensties diezgan grūti. Es jau varbūt varētu tās olimpiskajās, bet es neesmu tā trenējies. Tur ritīgi jāiet, tur ir jātrenējās un jāvelt visu savus laikus un jābrauc uz sacensībām, jāvāc punkti. Un es esmu pietiekoši aizņemts ar darot to, kas man patīk. Jā. Principā ar savām aktivitātēm tu popularizē vēl vairāk skateboardu un savā ziņā iespējams no tevis aug aizvien jaunākas un jaunākas paaudzes, jo, kā es tikko teicu, es saskatījos Olimpiskās, es nopirku dēli, noteikti ir daudz, kas skatās skate tales, piemēram, un domā, wow, šis ir tik forši. Tāds vēstules es saņemu. Jā, redz, un ka to grib darīt. Noslēgumā vēl viens jautājums, nesaistīti ar skateboardu. Vai ir kaut kas tāds, ko tu skaties? Piemēram, kā tu relaksējies, vai kaut ko, es nezinu, kaut kas, kas tev liek smieties, varbūt ir kaut kāds seriāls, varbūt, piemēram, kādu seriālu tu esi redzējis, ja vien tās reizes, varbūt tu lasi kādu grāmatu īpašu, kaut kas tāds, kā es tu. Es skatos visas filmas. Filmas tu skaties? Visas filmas un visas seriālus. Nu, labi, visus ne, bet diezgan daudz filmas visādi skatos, citreiz ieslēdz 5 minūtes paskatos un tad saprotu, ka nē. Okay. Jā, skatās citu, tad citu, un tā, ka diezgan daudz, bet lai būtu kaut kas tāds viens, ko es skatos, klausos, īsti nē. Ir kāda filma, ko tu... Es klausos Geralds Celente. Tas ir tāds podcasts, viņš taisa YouTube'ā, un viņš pa finansēm runā. Reku pa finansēm.
To tu klausies? Un par zeltu. Viņš ir laikam kaut kāds zelta advokāts un visu laiku zelta propanē. Es investēju. Bet zeltam normāli iet tagad. Var investēt zeltā? Var? Jā, var jau, protams. Aizēja nopērts kaut kādu gredzentiņu un jau ir investīcija var sākties. Izcili. Reāli forši. Investīcija tavā mīlestības dzīvē. Jā. Madara, milzīgs paldies par tavu laiku. Es tiešām ļoti novērtēju. Ļoti, ļoti forši bija parunāties. Paldies tev. Un es novēlu, lai Tonijs Hauks ir skatēls kādā reizē. Es ticu, ka viņš būs. Kad es viņu satikšu, es viņu paņemšu. Jā, un nāc filmēties. Katrā epizodē es aicinu viesim piespiest vienkārši šī pogu ar epizodes džinglu. Tūlīt atradīsim, kur ir šī podziņa, un reku būs outro aizies tad. Hei, epizode vēl nav galā. Es gribēju beigās pateikt lielu paldies, ka noklausījies jaunāko laika kapsulu. Mani sauc Mārtiņš Spuris. Es esmu šī te koncepta autors, vadītājs un arī veidotājs. Un es tev personīgi gribu pateikt lielu paldies par to, ka tu klausies laika kapsulu. Un, ja tev patīk šī epizode un neesi dzirdējis iepriekšējās, aicinu noklausīties arī kādu no iepriekšējām epizodēm. Un, ja patika, piesako, padalies, atstāj kādu komentāru, un lai tev vienkārši izcila diena, rīts vai vakars. Tiekamies nākamajās laika kapsulas epizodēs.